EJD 118 krautņotāja lietošanas apmācība. Sākot darbu, vienmēr atvienojam tehniku nolādētāju, novietojam lādētāju praudu un paredzētajiem vietām. Darbināšanu tad pārbaudam, lai drošības slēdzes atrodas atslēgtā pozīcijā. Ieslēdzam tehniku ar atslēgu. Tad iedegās ekrāniņš ar baterijas atlikumu, tad iekārti gatavu darbam. Kurā vietā ir tas ekrāniņš iedegās? Ir redzams, jā, tātad šobrīd baterija gandrīz pilna. Jā. Šobrīd gatavs darbam. Jā. Programmu izvēle, braukšanas ātrumam, celšanas ātrumam. Pēc kuras Podziņa te ir P ar bultiņu. Mums katru reizi ir kaut kāda programma jāizvēlās? Nē, tev paliek viena, bet ja vajadzīgs, tad mēs varam pārprogrammēt tā. Tātad braukšanas šīs te zaļās sviras uz priekšu, braucam uz priekšu, uz sevi, atpakaļ, braucam atpakaļ. Darbam ar paceltu dīseli, tātad viņš nebrauc. Šeit ir podziņa nospiežama bruņurupacītes. Turot ar pirkstu bruņurupacīti, brauc arī ar paceltu, griezties. Sarkanā poga, jeb avārijas bremze, tātad braucot, ja piespiežās mums pret vēderu vai kaut kur citur mēs viņu atspiežam, bremzē apstājās. Paredzēs, lai mums sevi neiespiež starp sienu un iekārtu. Tad vēlreiz, sarkanā poga ir avārijas bremze. Viņš atbrauc pats automatis uz priekšu, lai nepaliku piespīdi. Tad taurīt. Taurīt ir signāls. Ja mēs ap nepārredzam, teiksim, līkumu griežamies, kādreiz var, teiksim, izmantot. Tātad pats celšanas mehānisms. Tātad ir pogas dīselis labajā pusē un dīselis kreisajā pusē. Dīselis labajā pusē mēs paceļam tikai apakšējās dakšas paletes pārvietošanai. Puse. Tātad bultiņu uz augšu. Jā, paceļ uz augšu. Neceļam mānu, neizpīdam masu, paceļam, varam pārvietot paletes. Bultiņu uz leju, nolaist. Jā. Labā puse. Labā puse, tātad bultiņu uz augšu. Ceļam paleti. Jā. Cik augstu nepieciešams. Bultiņu uz leju. Laižam lejā. Maza nianse. Ja esam pacēluši līdz galam šo, tad pa transportēšanas variantā tā nebija, tas bija lielākam, jā. Tad varam vest arī divas paletes. Ja augšējās paletes svars nepārsniedz 600 kg un apakšējā nav smagāk par tonu. Tad varam vest arī divas paletes vienlīdzīgi. Skaidrs. Beidzot darbu, izslēdzam, pagriežot atslēgu. Tad, kad nogādājam tehniku atpakaļ, tai paredzēta vietā, kur ir lādēšana, droši varam piesprāst atpakaļ pie lādētāja. Tas arī viss. Junheri 118i ar papildus vadību lietošanas apmācību. Tātad tehniku ieslēdzot, nospiežam 4 podziņas. Viņš mums prasīs tālāk pinkodu. No sākuma viņš 4 rindiņā. Prasa pinkodu, pinkods 2580. Tehnika ieslēdzās, tātad atkal redzam, lādēt, bet redzam uzlādes, un tad tehnika gatava darbam. Tātad braukšana tieši tas pats priekš svira, atpakaļ svira. Turpat taurīte, turpat bremze, turpat bruņurupucis darbam ar paceltu dīseli. Vadība celšanai. Atkal kreisā puse balsta transportēšanas dakšas piepaceļam. Varam braukt turpu, varam uz
leju. Labā puse masta. Uz augšu, uz leju. Šai tehnikai iespējama duālā vadība, respektīvi varam celt dakšas, tieši kravas dakšas, uz augšu, uz leju, neatrodoties pie dīseles. Tātad šeit indikācijas gaismiņa uz augšu, uz leju. Tātad turot pogu uz augšu, varam pacelt nepieciešamā augstumā, laižot uz leju. Tātad dakšas laižam uz leju. Apstājās no zemes aptuveni 30 cm augstumā drošības nolūkos, lai mēs neuzlaižam sev uz kājām paleti. Tālāk nolaist varam nonākt pie vadības dīseles, bultiņu uz leju. Un viņš lēnām nolaiž dakšas atpakaļ gala stāvoklī. Pacelt un augšu uz leju, turpināt darbu. Pacelšanas augstums. Pacelšanas augstums abām EJD tehnikām 1,5 metrs. 1,5 metrs. Un masa? 8i celšanas parametri. Tātad abām tehnikas vienībām šeit ir datu plāksnīte. Tātad šeit mēs redzam maksimālais celšanas augstums 1,5 metrs ar mazu astīti. Tātad celšanas augstums pie zemes. Tātad mēs varam pacelt tonu 800. Tas ir pārvadāt. Tas ir pārvadāt tonu 800. Tātad, ja vedam divas paletes, tātad augšējā palete līdz 800 kg, apakšējā tātad līdz tonai, lai kopējais nepārsniedz, tad varam pārvest arī divas paletes. Celšana atlikusīs celspējas, tātad mēs skatāmies pie 1,5 metra. Paceltām dakšām 800 kg varam pacelt, neatkarīgi no smaguma centras 500, 600 vai 700 mm. Tātad tas ir maksimāli paceltā veidā. 800 kg. Pie zemes tonu 800, kopumā vedam divas paletes, svars nepārsniedz tonu 800. Skaidrs. Viss var slēgt ārā, ja? Jā, šito